Viesturs Tamošs būs šodien mūsu YouTube laivā. Pievienojies 8 vakarā kripto numur 1 YouTube kanālam. Rītdien būs FOMC mītiņa sanāksme. Un skaidra viena lieta, kad procentu likme netiks mainīta visticamāk, bet interesantais būs tas, ko tad Powells teiks šajā te preses konferencē. Amerikas ETF-os Bitcoins ar lielāko inflowu, kas bija 425,5 miljoni, Ethereums pa nulēm. SEC atliek kārtējo lēmumu par kriptovalūtas ETF pieņemšanu, un šoreiz tas bija Litecoin ETF. Bernstein prognozē to, ka Michael Saylora uzņēmums Strategy un citas kompānijas nākošo 5 gadu laikā varētu nopirkt Bitcoinu vērtībā virs 330 miljardiem ASV dolāru. Trumpa svinīgās vakariņas ar viņa tokenu turētājiem norisināsies 22. maijā. Šodien 8 YouTube lives, visu pārējo atradīsi spiežot profilā uz linka. Tiekamies kripto numur 1.